Rīgā Dzelzceļa muzejā notika startautisks seminārs par drošu un no apreibinošām vielām brīvu satiksmi. To rīko Eiropas Satiksmes drošības padome sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un Satiksmes ministriju. Seminārā piedalījās Eiropas vadošie eksperti, kā arī sen nekur nemanītais Edmunds Zivtiņš, kur runāja par līdzinējo pieredzi saistībā ar cīņu pret braukšanu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī par transporta līdzekļu dzinēju bloķētāju tehnoloģijām un to attīstību, kas tiek izmantotas, lai bloķētu dzinēju darbību, ja vadītājs ir alkoholisko un apreibinošo vielu ietekmē. Savukārt Latvijas speciālists dalījās pieredzē par prevencijas, sociālo kampaņu un likumdošanas nozīmi ceļu satiksmes drošības uzlabošanā un dzērāju šoferu skaita samazināšanā. Seminārā tika demonstrēts ar dzinēju bloķētāju aprīkots Volvo kravas automobīls. Redzot šo ierīci dzīvē, kļūst skaidrs, ka nekādi zvaigžņu kāri tie nav. Vienkārši alkometrs savienots ar aizdedzes atslēgu, bet darbojas. Protams, ka blēdīgie postpadomju šoferīši tādu ierīci apkrāk fiks vien, palūdzot testeri iepūst kādam citam, kaut vai kaimiņu tantei. Bet ne jau tāpēc šis aparāts izgudrots, tas vairāk domāts tomēr apzinīgiem cilvēkiem, kurus saprot, ka pat minimāls promils nav savienojams ar braukšanu un lai nejauši nenonāk bīstamā situācijā. Piemēram, uzskatot, ka alkohols jau no organisma izstrādājies, neko ļauj negribot nenonāk pie stūras ar kādām nebūtu promilēm. Pagaidām par šādu alkotesteru uzstādīšanu domā tikai kravas mašīnās un pasažieru vai skolnieku autobusos, bet kas zina, kā būs nākotnē. Eiropas valstīs arvien vairāk tiek spriests par ierīču izmantošanu transporta līdzekļu dzinēju bloķēšanai, ja vadītājs lietojas alkoholu. Daudzās valstīs dzinēju bloķētāji tiek izmantot brīvprātīgi transporta līdzekļos, ar kuriem pārvadā pasažierus vai preces. Bloķētāji tiek izmantot kā papildus drošības un kvalitātes garants un kā daļa no drošības politikas. Izmantojot alkohola bloķētājs, tiek garantēts, ka pakalpojums nodrošina transporta līdzekļu vadītāji, kuri nav apreibinošo vielu ietekmē. Kā rezultātā drošāk kļūst ceļu satiksme. Dati par ceļu satiksmes negadījumiem Latvijā liecina, ka 2012. gadā alkohola vai apreibinošo vielu ietekmē tika izraisīti 174 satiksmes negadījumi. Tā rezultātā bojā gāja 25 cilvēki un 277 personas tika ievainotas. Salīdzinājumā ar situāciju Latvijā pirms 10 gadiem, apreibinošu vielu ietekmē 2012. gadā izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaits samazinājies 4,5 reizes. Attiecīgi 6,4 reizes samazinājies bojāgājušo skaits no 160 uz 25 cilvēkiem. Turklāt Latvija ir viena no vadošajām Eiropas valstīm ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaita samazinājuma ziņā. Salīdzinot datus par 2001. un 2012. gadu, ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits sarucis par 68%. Tas ļaus Latvijai ne tikai sasniegt Eiropas mērķi 50% samazinājumu, bet to pārsniegt un izcīnīt Eiropas satiksmes drošības padomes balvu. Nu ko, varam, ja gribam. Varbūt, ka pēc šī pasākuma arī kāda autopārvadātāja Latvijā ieinteresēsies par šādu alkohola testeru uzstādīšanu savās automašīnās un autobusos. Par ļaunu jau nebūtu, un arī dārgi tas nevarētu būt salīdzinājumā ar iespējamo skādi.